Esiet sveicināti podkāstā Parunāsim. Mani sauc Danuta Justa, un mēs ar jums tiekamies apmēram reizi vai divas mēnesī. Savukārt reizi nedēļā mēs saņemam kultūra devu. Devu, bez kuras daudzi savu ikdienu pat neiedomājas, un te es domāju ne tikai raidījumu, bet arī ar kultūru saistītos notikumus, kuru piedāvājums ir ārkārtīgi plašs. Es pieļauju, ka jau nojaušat, kas man šodien pievienojas uz sarunu. Parunāt esmu aicinājusi Henrietu Verhaustīnsku. Viņa ir raidījuma kultūra deva vadītāja, žurnāliste un arī teātra kritiķe. Sveika! Sveika! Uz sarunu es tevi aicināju tieši šajā laikā, jo, protams, tuvojas kilograms kultūras ceremonija, kurā tad mēs arī noskaidrosim Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas ieguvējus. Par visu pēc kārtas sāksim tomēr ar pašu raidījumu. Ierasts, ka kultūra deva iesākas ar raidījuma galvenā varoņa izvēlētu citātu. Kādi citāti tevi pašu ir vadījuši šo 4 gadu laikā, kopš tu vadi raidījumu? Kas ir tie, kuri tev visvairāk patīk un uzrunā? Man, protams, ienāca prātā Rainis. Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams. Un tas man nāk prātā, jo ir arī pierādījies, ka tie raidījumi, kurā es atdodu enerģiju, kurā es ieguldu visu savu enerģiju viesu atvēršanā un uzrunāšanā, ka tie arī ir vislabākie. Tie, pēc kuriem es jūtos reāli nogurusi, tā dotā enerģija, viņi nāk atpakaļ pēc tam labu raidījumu veidā. Vai, ja mēs, teiksim, domātu par citātu kādu, bet pirms šiem 4 gadiem ir kaut kas mainījies, kas tev pavadīja iepriekš un kad šis tagad ir nācis, iespējams, tagad klāt? Man ļoti mīļš dzejnieks ir Kārlis Vērdiņš, un īpaši viņa dzejoļu krājums Pieaugušie, kur ir brīnišķīgais dzejols, kur es pilnīgi no galvas, protams, nenoskaitīšu, bet tas sāks ar vārdiem: labvakar, mūsu mazo draudziņu. Mēs esam onkuļi un tantis, mēs atnācām pie taviem vecākiem, lai visu nakti plītētu un rītu. Un šis labvakar mūsu mazo draudziņu, tas ir tāds referents, kas man pavada, jo tas ļoti saistās ar televīziju, jo televīzijā tu pati zini, tu gan saki labrīt. Jā, man labvakar vispār neeksistē, man liekas arī vakaros saka labrīt visi. Jā, bet es vairāk saku labvakar, un tas labvakar mūsu mazo draudziņu man ir ļoti, ļoti arī iegājies. Atgādināšu, ka raidījums Latvijas televīzijas ēterā ir kopš 19. gada septembra. To iesākumā vadīja žurnālists Mārtiņš Čibilds, bet līdz ar skumjo ziņu par viņa aiziešanu burtiski, saprotu, dažas dienas vēlāk tam sekoja aicinājums komandai pievienoties tev, bet laika gaitā arī raidījuma līdzautori ir mainījušies, un raidījumā ir padziļināts ieskats aktuālos notikumos, kurus vērtē to skatītāji, eksperti. Ieteikumi, kas būtu jāredz, kas jāapmeklē, kas ir jāpiedzīvo. Kā tu teiktu, kas ir galvenais raidījuma mērķis? Informēt, papildus izglītot? Jāsaka, ka varētu būt visi šie 3 I. Informēt, izglītot un izklaidēt. Jo mums ir arī vai nu muzikālā sadaļa, ja viesojas mūziķi 2. daļā, vai arī šī spēles sadaļa, kurā skatītāji, cik man zināms, ļoti labprāt iesaistās sēžot pie televizora. Proti, ir kaut kādi jautājumi, kurus mums sagatavo Ivo Krumholts, varenais spēļu speciālists, un mēs šos jautājumus uzdodam 2. daļas viesiem. Ja viņi nav mūziķi, tad viņi ir laimīgi, ja tiek vaļā no spēles un var muzicēt. Ja mēs runājam arī par tādu vērtēšanu, cik nozīmīgi, tavuprāt, ir dot vērtējumu, piešķirot kultūra devas, un tā kā arī tu esi teātra kritiķi, cik nozīmīgi un grūti ir kritizēt kultūru, mākslu, teātri? Tagad vairs nav grūti, jo ir pagājis kaut kāds laiks, kopš es to daru, un konkrēti 30 gadu, kopš es uzrakstīju savu pirmo recenziju, Līdz ar to ir jau ierasts. Sākotnēji bija iespējams grūtākie runa par teātra kritiku, jo jaunībā, kad mēs bijām studējošās teātra kritiķis, tad Silvija Radzobe mūs ieintegrēja teātros, un mēs sadraudzējāmies ar teātra cilvēkiem, un te es varu minēt, jaunā Rīgas teātra savu paudzi, 50-gadnieku paudzi, ar kuriem mēs paralēli studējām, kuru izrādes apmeklējām. Un, protams, tad tajā brīdī rakstīt par viņiem īpaši kaut ko varbūt nepārāk labvēlīgu bija sarežģīti. Tāpēc, ka tā draudzība kaut Tāpēc, ka tu negribi aizskart personiski cilvēku, kurš tev ļoti patīk.
Bet ar laiku tu vienkārši iemācies nodalīt šīs te personiskās izjūtas no profesionālā, un es arī jāsaka, vairs nerakstu. Kādreiz jaunībā rakstīju daudz skarbāk. Es tā kā novedu sevi līdz kaut kādam dusmu līmenim, ja man nepatika izrāde, un tad rakstīju tādu dusmīgu un aizskarošu pēc brīžiem. Tas man ir pārgājis, es tagad rakstu diezgan lietišķi. Un tāpat, protams, saņemu zvanus vai īziņas no cilvēkiem, kas ir nokritizēti, bet tas man liekas normāli, jo ir diezgan normāli, ka ja cilvēks izlasa par sevi kritiku, viņam gribas iebilst. Tie ir tie, kurus tu esi nokritisējis? Jā. Un es esmu priecīga, ka man nav tāds skarbās lēdijas imidžs, ka cilvēki man var atļauties piezvanīt un arī aprunāties par to. Kas tajās sarunās, ja drīkst vaicāt, tiek tirzēts? Pārsvarā, protams, tas, ko es neesmu sapratusi šajā dotajā mākslas darbā. Bet es arī nenoliedzu, ka tā var arī būt, jo arī ir mani apstākļi, kādos es skatos izrādes, bieži vien tas ir pēc nogurdinošas darba dienas. Es varu kaut ko arī palaist garām un kaut ko neuztvert, tā kā tas ir normāli. Bet kādēļ vispār ir svarīgi kritizēt, vērtēt jebko teātri, jebkas, kas ir ar mākslu un kultūru saistīts, teātri, izrādes, koncertus? Man liekas, tā ir tāda normāla higiēna, varētu pat teikt, tāda sanitāra nepieciešamība. Un līdzīgi kā higiēnists, kas tev notīra zobus reizi pusgadā, tāpat arī kritiķis vai skatītājs, kurš sniedz savu vērtējumu par izrādi, viņš parāda potenciāliem skatītājiem pirmkārt, ko viņi var sagaidīt no šīs izrādes, bet, protams, viņiem ir jāapzinās, ka tas ir šī cilvēka, vienalga, vai tas ir kritiķis vai skatītājs subjektīvais viedoklis, un arī tiem cilvēkiem, kas ir radījuši šo izrādi un redzējuši to tikai no iekšpuses vai šo mākslas darbu. Un, tā kā parāda, kā tas izskatās no malas. Daudz, teiksim, vietas kaut kādiem uzlabojumiem iespējams, bet vai ir arī iespējams kaut kā pārkāpt robežu, ja tas vispār ir iespējams, un arī nodarīt kaitējumu? Man pašai nepārāk patīk, ja kolēģi atļaujas tādus izteikumus, kā režisoram nav kauna, un tas ir ārpus laba un ļauna. Man liekas, ka tik izkāpināti teksti attiecībā uz mākslas darbu, ko taču cilvēks radīs ar vislabākajiem nodomiem. Neviens jau nerada neko ar domu, ka viņš izgāzīsies vai ka nebūs labi. Tas, man liekas, ir pārspīlēti. To nevajadzētu darīt, jo tas ir aizskaroši personīgi un to nevajadzētu darīt. Bet ir arī cilvēki, kuriem tādi spēcīgi izteicieni ir viņu tā kā stila pazīme, tā kā tas tā var būt. Arī ar to vienkārši jārēķinās tiem, kuri tiek aprakstīti. Par pašu raidījumu vēl runājot, skaidrs, ka notikumu kultūrā, manuprāt, vismaz ir tiešām daudz, bet vai tev kādreiz ir bijusi tāda situācija, ka trūkst tematu, vai varbūt tieši netrūkst, bet kaut kādā mērā, no kaut kāda aspekta tas jau ir apskatīts, un līdz ar to nonāca situācijā, ka nezinu īsti, ko iekļaut raidījumā, par ko runāt. Vai ir bijuši tādas situācijas? Īsti nav, jo mēs raidījumu radām diezgan palielā komandā. Tādi vistuvākie cilvēki ir tātad mums mainās uz maiņām 2 režisori, 2 redaktori un arī 2 žurnālisti, 3 žurnālisti, kas veido sižetus. Tostarp arī Marģers Majors brīnišķīgais. Un tātad visi šie cilvēki piedalās brainstormos par to, ko tad rādīt turpmākajos raidījumos. Un es teiktu, ka drīzāk nav vietas, un vai man ir jāatsaka cilvēkiem, kuri man zvana vai sūta savas pasākumu relīzes, jo visu nevar. Un vēl ir tas, ka kultūra deva, protams, ir aktualitāšu raidījums, bet tā nav Uber aktualitāšu raidījums. Tādas mūsu kultūras ziņas. Mēs noskatāmies izstādi, noskatāmies izrādi un tad izlēmjam, vai par to runāt raidījumā. Tad, kad jau ir skaidrs, vai tur ir saruna tēma, respektīvi tas nekad nav pirms izstādes vai pirms izņēmumi varbūt ir koncerti, jo koncerti ir vienreizējs parasti pasākums, un tad var gadīties, ka pirms koncertiem notiek šī tikšanās. Bet tad es vienmēr noskatos šī mākslinieka visus videoklipus un ierakstus, kas ir pieejami un tā. Ja gadās tā situācija, ka ir tā pārpilnība,
Kā tad tiek izvērtēts? Labi, skaidrs, es sapratu par koncertiem. Nu, tad ir šis te, ka mēs esam kompānija diezgan paliela, katrs ar savu. Ir bijis arī, ka manas priekšlikums noraida kā pārlieku specifisku uz pārējā komanda, un man ar to ir jāsamierinās, un ir pat bijis, ka es uzmetu lūpu, bet tā gan bija tikai vienreiz. Un tā, bet tomēr tiek noraidīts šis mans priekšlikums, un tad vienkārši tādā, nu negluži balsošanas, bet tādā balsu pārsvara rezultātā tiek izvērtēts, kas tad no tā aiziet raidījumā. Nu, katrā ziņā nav konkrēti kritēriji, kuriem tā kā būtu jāatbilst, bet jūsu komandas ietvaros tiek izvērtēts. Nu, nē, ir skaidrs, ka mēs, teiksim, neņemsim raidījumā apspriešanai izrādi, kas ir izgāzusies. Bet tāpat laikā tādu pretrunīgu izrādi mēs paņemam, piemēram, notikumā, kas mums atdala pirmo daļu no otrās un par ko runā otrās daļas viesi. Mums ir tāds sižets notikums, un tur mēs dažkārt paņemam tādas pretrunīgākas, lai tie vērtējumi atšķirīgāki. Un mums, piemēram, ir bijis gadījums, kad sižetā izrādi spēlē dansoju Ingrīda Burāna, manuprāt, novērtē ar 1 vai 2 devām, un turpat blakus ar 5 devām. Tā ka ir dažādi viedokļu daudzveidība, jā. Par auditoriju runājot, tā kā tu jau arī pieminēji, tad katru dienu ir kultūras ziņas, tomēr nedēļas izskaņā kultūras norisēs varam iegrimt tā pamatīgāk. Un tad vai auditorija arī ir viena un tā pati, vai tomēr atšķiras? Ir cilvēki, kuriem vienkārši patīk uzzināt par aktualitātēm, ko mēs varam katru dienu, un tie, kuriem interesē zināt vairāk, vai tas ir kultūras ziņas un kultūra devu skatās visi? Nu, es zinu, ka kultūra devu skatās ārsti. Jo man te sanāca pēdējo gadu apmeklēt vairāk dažādas medicīnas iestādes un medicīnas darbiniekus, un tad ienākot kabinetā jau atskan tad gan par kultūru devu atsauksmes, gan kultūra doba, kad bija šis raidījums vasarā. Tie ir tādi, ko dakteri noteikti skatās kultūra devu, tas ir skaidrs. Pārējie ļoti atšķiras no tā, kas mums nāk viesos. Es spriežu pēc atsūtītajiem vēstulēm vai atsauksmēm, kas atnāk sociālajos tīklos. Piemēram, tad, kad mums bija tautas deju ansambļa Zelta Sietiņš vadītājs Dats Adviljona un Baiba Šteina, tad man atrakstīja 2 cilvēki, kas ir dejojuši arī tautas deju ansamblī. Tieši dejojuši, nevis strādājuši ar to, bet tieši dejojuši. Un viens tā kā izteica pateicību par šo raidījumu, bet otrs tā kā aizrādīja, ka mēs par maz esam skāruši to tēmu, kaut gan mēs skārām par to, ka cik stingri un strikti tautas deju vadītāji mēdz izturēties pret vēl ļoti maziem bērniem, lai panāktu viņos disciplīnu un sinhronitāti. Tā kā jā, tā kā skatītāji bija un ar savu attieksmi skatījās, un es pieļauju, ka tie, kuri skatās Baibu Šteinu un Dāci Adviljonu, tie varbūt neskatās raidījumu, kad pie manis atnāk Dons vai Edgars Šubrovskis un Sniedz Brauliņa. Nu, tā kā es pats skatos kultūras ziņas, man tas ir ļoti svarīgs raidījums, jo kultūras ziņas, to, ko es izlasu relīzēs, viņas to vizualizē. Tur redzi fragmentus no koncertiem, no izstādēm, no izrādēm, un tev rodas kaut kāds priekšstats, un tad jau tu tālāk zini, vai iesākt kaut ko ar to tālāk vai nē. Tā kā man kultūras ziņas ir ļoti liels izziņas materiāls, bet es domāju, ka auditorija, kultūras ziņām es pieļauju, ka ir plašāka. Un kā tu vēl vērtē Latvijas iedzīvotājus kā kultūras, ja mēs tā varam teikt, patērētājus, vai tie vairāk tā iedalās, tu teiksim, kino mīļi, teātra mīļi, vai tomēr tie, kuri patērē kultūru, tie aptver daudzas jomas? Es nevaru tā var teikt, patērē kultūru? Patērē kultūru, protams, tā var teikt, un tāds arī notiek. Un otrais variants, jā, pārsvarā tie cilvēki, kur lasa grāmatas, tie arī iet uz teātri un uz akadēmiskās mūzikas koncertiem. Un bija kultūras pētījums, kas bija diezgan bēdīgs. Bet runājot arī par raidījumu auditoriju, tad tālāk varētu būt šī auditorija. Tie ir tie 50,000 cilvēku, kas, protams, nav daudz, kuri to daudz maz regulāri dara. Respektīvi patērē kultūras pasākumu, ir gatavi nopirkt biļeti, aiziet uz teātri, uz koncertu, nopirkt grāmatu.
tie ir šie 50,000 cilvēku. Tas kolerē, ja? Jā, un tas kolerē ar raidījumu auditoriju. Bet, protams, ir arī kaut kā tad negaidītie gadījumi, kad cilvēks, kurš nekad mūžā nav aizgājis uz teātri, viņš kaut kādā pēkšņi iksā viņam uzdāvina kāds biļeti, kas pašam palikusi pāri dāvinātājiem, un viņš aiziet uz to teātri, un viņš ir pārsteigts un saviļņots un netic, kaut kas tāds ar viņu varēja notikt. Šādi atsevišķi gadījumi, protams, ir, un tiešai statistikā neiekļaujas. Nu, kādā mirklī tā pasaule pēkšņi pavarās. Es jau arī nevarētu teikt, ka es biju teātra mīli jau kopš bērnu kājas. Es atceros arī vidusskolā. Man bija klasebiedrenes, kurām ļoti patika un kuras savu sakrāto kabatas naudu gāja un tērēja biļetēs. Es toreiz nesapratu. Kaut kādā citā mirklī man pavērās. Tas ir kā ar sauso vīnu un olīvē. Jā, pienāk. Vai kurā mirklī katram tas savs briedums pienāk, bet pienāk tas brīdis un tad iestājās šajā klubiņā. Ja? Labi, par kilogramu kultūras mēs tam pievērsīsimies vēl pēc maza mirklīša, bet tā kā tu tās žūrijā arī kūrē teātra sadaļu, mēs gan jau par teātru nedaudz parunājām, bet tāpats vēl gribētu saprast arī, es domāju, arī klausītājiem noteikti būtu interesanti uzzināt tavas domas par teātru norisēm arī ārpus raidījuma. Piemēram, šobrīd daudzos teātros notiek, ir būtiskas izmaiņas, joprojām tiek remontētas, papildināts, vai pēc remonta arī tūlīt jau tiks atvērts teātru mājvietas. Pēdējos gados daudz viet ir arī mainījusies teātru vadība. Kā tas ietekmē teātra dzīvi kopumā? Tas to padara tādu interesantāku un aizraujošāku arī ārpus skatuves norisēm. Man ir ļoti interesanti vienmēr izlasīt kādus epitetus un apzīmējumus. Dāvis Hermans būs veltījis kaimiņu teātriem Rīgā vai savukārt ar kādiem manifestiem startē no amata atkāpušamies Elmārs Senkovs, piemēram. Un tas tā kā, jā, es tagad mazliet ironizēju, protams, bet tas tā kā padara šo teātru dzīvi interesanti negaidītā veidā. Bet, ja runa par pašām izrādēm, tad es nevaru neabrīnot tiešām teātrus, kuri ārpus savām mājām, kā Jaunais Rīgas teātris vai Valmieras teātris vai Leļu teātris, kuri tādos remonta apstākļos un ārpus savām mājām ir spējīgi radīt brīnišķīgas izrādes. Valmieras teātris vispār ir abrīns vērts, viņam nav lielās zāles vispār, viņam ir tikai mazās spēles telpas, apaļā zāle turpat ekstrēmos apstākļos notiekošās izrādes apaļajā zālē, jo tās notiek teātrī, kurā ir remonts. Un skatītājiem ir jāšķērso stalažām rotāts ceļš un jāiet uz tualeti, kas atrodas konteinerā ārpus teātra telpām. Bet ir skatītāji un apaļās zāles izrādes vienmēr ir pilnas, tāpat kā Kurtuvē, kas ar viņiem jauna spēles telpa, ko Reiņa Liepiņa sudraba arhitektūra iekārtoja vienkārši rekorda ātros tempos, un kurā notikušas vienkārši kolosāls izrādes, kā Sērs piestāv Elektrai, kā Paula un Frančeska, kā Seks, Roks, PSRS, vienmēr jūka secība šajā nosaukumā, vai kā, piemēram, Jāzeps un viņa brāļi, kas ir priekš manis pagājušā gada, tāds lielākais teātra notikums. Tāpēc, jā, Valmieras teātris abrīno jo īpaši, jo viņiem ir tādi visekstrēmākie apstākļi. Skaidrs, teiksim, ja par to telpu maiņu, ka tās ir ārkārtīgi lielas nērtības, bet vai kā tu vērtēji iespējams arī kaut kādu ekstra kreativitāti prasošu pieslēgt? Varbūt, ka tā var saskatīt to zelta maliņu mākoni. Jā, tieši to arī Valmieras teātris pierāda, ka viņi ir atraduši šajos ekstrēmajos apstākļos šo īpašo radošumu. Un manis pieminēto to vadības maiņu, kā tu teiktu, kad tāda patiešām ir nepieciešama teātrim? Redz, ja mēs runājam, piemēram, par Nacionālo teātri, jo katrā teātrī šī vadības maiņa ir notikusi citādi. Dāvas teātrī tā notika iekšējās revolūcijas rezultātā, bet Nacionālajā teātrī tā notika konkursa rezultātā. Vienkārši līdzinējais direktors, kuram teorētiski bija iespēja pretendēt vēl uz 5 gadiem, Jānim Vimbam, viņš vienkārši konkursā zaudēja citam vadītājam, un tas ļoti aizskāra Elmāru, un es Elmāru varu saprast, jo Vimbas konkursa pieteikumā figurēja Elmāra mākslinieckā programma, un līdz ar to viņš Vimbas zaudējumu uztvēra arī kā savējo, tā kā tas ir saprotams.
Bet, nu jā, Nacionālais teātris šobrīd ir tādos visjūtīgākajos griežos, jo viņiem ir jāatrod tas vadības modelis un tā mākslinieciskā stratēģija, kuru vairs nenosāka Elmārs Senkovs un viņa komanda. Viņiem ir jāatrod kaut kāds cits kompromiss, pat ne kompromiss, viņiem vienkārši jāatrod kaut kāda jauna elpa, ar kuru turpināt. Un to nenoliedzami arī skatītājs sajūta. Protams. Labi, tātad reizi gadā, ja mēs tā tēlēni izsakamies, kultūra devas pārtop kultūra kilogramā, kad pēc 3 balsojumiem izvirzās balvu nominanti. Tu esi arī žūrijā, kūrējot kategoriju teātris. Pastāst lūdzu vairāk, kāds šeit ir tavs darbs? Nu, es tātad esmu gan žūrijā, gan arī komandā, kas gatavo kilograms kultūras ceremoniju. Un žūrijā mans darbs ir piedāvāt pārējiem žūrijas locekļiem teātra izrādes, uz kurām viņiem būtu jāaiziet, lai pēc tam mēs apspriedas rezultātā izkristalizētu tās 5 vai 3, ne 5, katrā tajā balsojumā ir 5, kuras tad tiek izvirzītas skatītāju balsojumam. Un šeit ir vēlreiz jāatkārto, ka kilograms kultūras ir balva, kurā līdzdarbojas žūrija un skatītāji. Respektīvi, žūrija piedāvā skatītājiem sarakstus, par kuriem tie var balsot. Starp citu, jā, kādēļ ir svarīgi tik lielu varu nodot skatītāju un klausītāju rokās, jo viņi pieņem to, sanāk gala lēmumu. Mēs esam sabiedrisko mēdīju balva, un sabiedriskie mēdīji vienmēr ir ļoti nopūlējušies, lai būtu tas feedbacks, lai būtu šī atgriezeniskā saite ar skatītājiem. Tāpēc mums ir sociālie tīkli, kuros var komentēt. Mēs esam aktīvi Twitterī, Facebookā, Instagramā. Mums raksta vēstules, mēs iesaistām skatītājus. Un likās loģiski, ka mēdīju balvā, sabiedrisko mēdīju balvā, sabiedrība nosaka, kas tad gal galā ir uzvarētāji. Cik ilgs vispār darbs žūrijai sanāk, jo, kā tu saki, tev jāpiedāvā šīs izrādes, ko tad arī žūrija skatīsies un iespējams tad virzīs nominācijām. Ceremonija tā tad ir februārī, bet kad tad jūs, jānoskatās, taču tās izrādes arī kaut kad ir, ja? Jā, un arī jāizlas grāmatas un jāapskata izstādes. Mums vidēji sanāk, mums tātad ir trimestros šī balva, tātad ziema, vasara, rudens vai ziema, pavasaris, rudens. Man vienmēr sajūg, jo kaut kas tur ir izlaists viens no gada laikiem. Un šajā periodā, šajos 4 mēnešos mēs satiekamies 3 reizes. Un tad jau pamazām sāk šie piedāvājumi birt, kas būtu obligāti jānoskatās vai obligāti jāizlasa. Mums ir tātad šie kuratori pa jomām, piemēram, par literatūru lielākoties rūpi tur Orests Cilabriedis, kurš lasa vienkārši satriecoši ātros tempos, satriecoši kvantumu literatūras. Un tad viņš iesaka, kuras no šīm grāmatām būtu jāizlasa, lai mēs tā kā izkristalizējam to nominantu sarakstu. Un es savukārt par izrādēm tieši tāpat. Un kā tev izdodas apvienot kultūras eksperts lomu ar darbu žūrijā, šie darbi viens otru papildina? Jā, katrā ziņā tur nekāda interešu konflikta nav. Protams, man ir nācies kultūra devu studijā sarunāties, teiksim, ar režisoru, kur es esmu kā teātra kritiķi nokritizējusi, un kuram līdz ar to ir diezgan skaidrs, ka viņa izrādes neesmu ieteikusi kilogramā kultūras, bet kaut kā visi ir pietiekuši profesionāli, lai tas netraucētu. Mēs jau pieskārāmies tam, kādēļ ir jādod skatītājiem un klausītājiem viņiem vārds, viņiem vērtējums, bet kā tu kopumā teiksi, kāpēc vispār sabiedriskajiem medijiem ir svarīgi piešķirt to savu balvu? Tā bija tāda Ievai Rozentālei, mūsu redakcijas, kultūras raidījuma redakcijas vadītājai tāda spontāna ideja, jo tolaik nebija, respektīvi tāda universāla balva par visām mākslas jomām, bija tikai lēkarakstam Diena. Viņiem bija tas kartupelis, ja tu atceries, viņi piešķīra dienas gada balvu kultūrā. Un likās, ka tas ir par maz, un ka tā ir, jo to savukārt kūrēja tikai šī laikraksta žurnālisti, un ka mums ir plašāks tas cilvēku loks rādio un televīzijā, jo tolaik vēl nebija portāla LSM, kad sākās šī balva. Un tāda viņai radās tā ideja, ko visi ar prieku un sajūsmu atbalstīja, arī toreizējā televīzijas vadība. Un tas vēstījums balvai, kāds būtu tas? Izcilība.
izcilība, jo tomēr dažādu balvu kultūras jomā man vismaz šķiet, ka netrūkst, ar ko tad šī Bet tās, atšķiras. Šobrīd, kad vairs nav dienas gada balvas kultūrā, šī ir palikusi vienīgā universālā balva. Jo mums ir nozaru balvas, mums ir Spēlmaņu nakts par teātri, Lielais Kristaps par kino, Lielā mūzikas balva par mūziku, par muzikālajiem sasniegumiem, Zelta mikrofons, kas ir vairāk par popmūziku, un Boņuks, kas ir par latgalisko. Tādas specifiskas tās nozares balvas, bet mūsējā ir universāla. Tā aptver gandrīz visas nozares, izņemot arhitektūru, par ko arhitekti ļoti sūdzās. Un labprāt gribētu arī būt šajā balvā, bet mēs sakām, ka arhitektūra vienkārši ir tik lielu laika nogriezni topoša māksla, ka sadalīt viņu vēl pa 4 mēnešiem, ka tur vienkārši var nebūt to kandidātu, jo mums ir tie nogriežņi laika. Arhitektūras gada balva viņiem arī ir, es nepieminēju, ir arī arhitektūras gada balva, bet viņi vērtē visu gadu. Tur nav tā pa mēnešiem. Mums būtu pagrūti pa mēnešiem atrast tos kandidātus. Bet domājuši esat, ja? Esam, jo mums regulāri biksti tie arhitekti, jā. Tad varbūt tomēr sagaidīsim kaut kad. Varbūt kaut kad sagaidīsim. Skaidrs, ka ne šogad. Sarunas noslēgumā tad atgādināšu, ka svinīgā ceremonija šogad notiks 16. februāra vakarā. Zināms, ka šogad ceremonijas vadītājs būs aktieris Jānis Skutelis, un ceremonijas vadmotīvs ir pārmaiņas. Ko tās apzīmē? Kādas pārmaiņas kultūras dzīvē vai pārmaiņas dzīvē kopumā? Tādas pārmaiņas un pārvākšanos, jo mēs secinājām, ka teātri jomā tu jau minēji, jaunais Rīgas teātris beidzot pārvācis uz jaunajām telpām, arī Leļu teātris ir atpakaļ savā vēsturiskajā mājā un ir diezgan daudz cilvēku, kuri ir mainījuši. Tas pats Jānis Skutelis, kurš no stand-up komiķa ir kļuvis par profesionāli jaunā Rīgas teātra štata aktieri, ka ir cilvēki, kuri mainījuši savas nodarbes, kuri ir pārcēlušies no vienas sfēras citā, un mūsu režisora Zita Kamīnska, kas veido šo ceremoniju, viņa uztvēra gaisā šo pārmaiņu, šo pārvākšanās motīvu un izvirzīja to kā šīs ceremonijas moto. Ļoti skaisti. Paldies tev liels, Henrieta, par Paldies, laiku, Danuta. par sarunu. Paldies. Paldies.